Šodienas sērijā Habibs Zoļikā. Oh, you speak Latvian? No, let's speak English. Geogrāfijas guru. Tas ir vienkārši Latvijas pilsēta. ASV. Trāpīts. Un 8. fināli jau drīzumā. Vārdi! Jūs redzējāt to handshake? Jūs to redzējāt? Esiet sveicināti atpakaļ ekstraklases playoffā. Šobrīd atrodamies Rīgas Zoltūdas ģimnāzijā, kur pavisam drīz jau sāksies pirmā spēle. Rīgas Zoltūdas ģimnāzijā pret Rīgas 31. vidusskolu aiziet. Pirmā spēle pilnā sparnā! Un uzreiz noteikumu pārkāpums. Ļoti daudz fanu šodien te sapulcēs. Džekam... Sitiens! Suka 15. numurs vētvaras viens. Nepaspēja, bet ar pleci! Dzeltena karte tika pārņemta Artjomkam RFŠ un fani saka bū, tiesesim. Artjomka RFŠ ar bumbu 1-1 sitiens! Vārdi! Jūs redzējāt to handshake? Jūs to redzējāt? Handshakes varētu būt viens no spilgtākajiem momentam šodienas spēlēs. Pastāstīj, kas tas bija par handshake, ko tu izdarīji, kad iesīt vārtus? Nu, nezinu, tas bija parastībā. Kā gala bija, to izdara. Bet tas bija ieplānots? Nē, nebija. Vai tev ir teicieni atkal kļūst par nominantu labākā vārtu guvuma kategorijā? Jā, es būšu 100%. 100% tu būsi, jā? Jā. Jums ir tik daudz momenti, bet kāpēc tikai 1-0? Nezinu, vārdsargs ir labs tur. Vārdsargs ir labs? Jā. Jūs arī iedraftējat kādu cilvēku? Jā. Ko jūs iedraftējat? Vārdsargu no Rīva. Kāpēc tieši viņš? Nu, mums vārdsargi bija ne tik labs un viss. Un visu neiedraftējat vārdsargu, vai ne? Jā. Labi, davai, gaidām rezultātu. Ko tu gribi pateikt savai komandai? Kā vajag izmainīt taktiku? Nu, vajag vairāk pa vārtiem sist un vairāk uz viņu vārtiem spēlēt. Vai tu esi apmierināts uz doto brīdi ar to, ka tava komanda spēlē? Nu, plus mīnus, jā, nu gribētos jau vairāk tos sīties, lai vairāk momenti pie viņu vārtiem ir. Pastāsti lūdzu, kā tu vari novērtēt, kā jūsu komanda šobrīd spēlē? Ļoti agresīvi. Mums ir mērķis uzvarēt un mēs esam ļoti gatavi. Mēs esam visi motivēti. Kas galvenais, ka tev mentāli ir tur. Ka ja tu gribi, tad bumba pie tiem nāks un lidos vārtos. Saprot, rekur Džeks. Rekur Džeks, jā, neesi. Raunis Loginovs. Komentārs? Nav komentāru. Nav komentāri. Otrie vārtu guvumie Artjomka RFŠ is on fire. Ļoti laba izvēle. Tagad es sapratu, kāpēc... Tev es sapratu, kāpēc es iedraftēju tieši viņu. Panda tika iemesta. Man bail, kas te notiek. Palīgā. Tikai 40 sekundes līdz spēles beigām. Rezultāts ir 2-0 pa labu. Rīgas Zoltūdas ģimnāzijas sitiens. 27 sekundes. Smuka piespēlēt Artjomka RFŠ metnē ar galvu. Tomēr, nu, mazliet, ja ziniet, skill ir, bet augstums, kā Messi, mazliet pietrūkst. Nu, tā kā. Un pavisam drīz jau 2 sekundes. Un tas ir arī viss! Rīgas Zoltūdas ģimnāzijā pārspēja Rīgas 31. vidusskolu un tiek nākamajā kārtā rezultātu 2-0. Apsveicām Namatevus! Nesen LFF TikTokā Gabriels nodēja ļoti labu dziesmu. 11! Vīri cēlās kaujai! Labdien, dargie draugi! Mums ir rubrika Paturpini dziesmu. 11 vīri ceļas. Kājās. Gandrīz kaujai. Gatavi. 11 vīri. Jā. 11 vīri ceļās kaujai. Un devās cīņā pāri Daugavai, ne? Gandrīz ļoti tuvu. Ak, Dievs, tu to zini! Jai! No Daugavas līdz... Gaujai. Nu, kā tu zini? Pa viņiem brīnījās. Bro, paldies tev liels! 11 vīri ceļas. Kaujā un droši cīnījās. Un? No Daugavas līdz Gaujai. Par viņiem brīnījās. Futbolisti nav labākie dziedētāji, bet es domāju, ka sajies. Otrā spēlē Rīgas Franču licejs pret Ādažu vidusskolu. Pagaidām 1-0 pa labu Ādažiem. Un 2-1 sitiens! Kaspars vārtu guvumu!
Īs komentārs! Foršs gols. Foršs gols! Iedraftēts spēlētājs, pastāsti lūdzu, man liekas, ka tu iest vārdus vai nevienus? Nē, savdo piespēli. Piespēlē, jā. Kāpēc tu izvēlies aiziet tieši pie Ādruģu vidusskolas spēlēt? Laba komanda, labs sastāvs, forši. Uzaicināja. Piedāvājums bija. Izpētīju un aizgāju. Kāds ir plāns ar Ādruģu vidusskolu? Tikt finālā? Tikai un vienīgi viens palika pirmajā vietā. Nu, kad tu spēlēji Juglā, tu arī tā pateici. Es tā neteicu. Varbūt tas nav labs signāls tā teikt? Es tā neteicu. Jā? Kas? Viņam sirdī ir ādaži. Tev sirdī ir ādaži? Pastāst lūdzu iespēju no spēle puslaiks 3-0, kas pietrūkst? Viss pietrūkst. Viss pietrūkst. Kāds ir plāns uz nākamo puslaiku, uz otro puslaiku? Saņemties. Un tas ir arī viss. Ādruģu vidusskola 4-0. Spēle pret Rīgas Franču licēju tiek tālāk. Rubrika Kilometriem tālu Futsal edition. Let's go! Kurai valstī galvaspilsēta ir Ljubljana? Slovākijai. Slovākijai, jā gandrīz. Slovākija. Nezinām. Ljubljana. Slovākija. Kāpēc? Kāpēc viss saka Slovākija? Spānija. Slovenija, ne? Itālija. Zviedrija. Zviedrijai galvaspilsēta ir Ljubljana. Tas ir vienkārši Latvijas pilsēta. Parasta vienkārši Latvijas pilsēta. Un kurai valstī galvaspilsēta? Tas ir ASV galvaspilsēta. Jā. Vēlreiz Ljubljana, kurai valstī? ASV. Trāpīts. Treneris asistenti, pastāstiet lūdzu par to, kas notiek. Pagaidām 0-1 zaudējam. Kas pietrūkst jūsu komandai? Pagaidām nekas, prosta tās viens moments un viss. Nu, kāds jūs gribat komentēt? Pirmkārt, kā jūs gatavojaties spēlē? Bija pretinieku izpēte vai kādi īpaši treniņi? Mēs nepētam pretinieks, mēs ejam un cīnamies uzreiz. Tāpēc, es esmu pārliecināts par saviem puišiem, ka viņi izdarīs to, ko vajag izdarīt. Ko vajag izdarīt? Kāds ir uzstādījums? Uzvarēt. Dāmas un kungi, 5 minūtes 40 sekundes palikuši 1-1. Kas par spēli? Šajā spēlē Johana Gottfried Herder Grīziņkalna vidusskola, kas par momentu. Tas bija moments Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolai. Abas šīs komandas rāda labāko sniegumu. Mēs redzam tiesneši, treneri, visi ir šeit. Grīziņkalna vidusskola ar bumbu šities pa vārtiem. Oi. Vēl viens, 3., 4. Kas par vārtu sargu vārtos atklāt rezultātu. Neatklāt, bet tikt priekšā. Bet sots. Oi, saķērs potī, cerams, ka viss labi. Pajautā, vai viss ir ok. 2 minūtes palikušas, rezultāts 2-1. Natālijai vēl viena iespēja. Brīvs sitiens! Komentārs. Malači, ļoti viegli. Reku, viss pašlaik izstās nedaudz traumēts. Tieši pirms Natālijas draudziņas vārtiem. 1 minūte 39 sekundes jāspēlē. Natālija izvirzās pēdējo 2 minūšu laikā 2 golu vadībā. Natālijas vārds sāks padot tālu piespēli, bet vārds ļoti tālu iziet no savas pozīcijas, lai atsargātu šos vārdus. Natālijai vēl viena iespēja, rezultāts 3-1, Natālija jau vadībā. Vai viņi meklē 4. vaitadīs? First touch apsties kā apstādināja. Es esmu boss. Vārds sāks tāls sitiens. Natālija uzreiz ar galviņu pretī 5 sekundes palikušas. +2 Natālijas draudziņas vidusskolai. Dāmas un kungi, izskatās, ka tas ir viss 3 sekundes. Rīgas Natālijas draudziņas vidusskola izcīnījusi uzvaru. Dodamies intervēt spēlētājs. Veicīt, tu saki topčiks, stāsti man sajūtas uzvara. Nebija vispār laba spēle no mūsu puses. Kas notika kāds? Daudz papasām bumbas, kur nevajag. Tu vispār nebijām nokoncentrējušies. Tādi plusi mīnus no šīs spēles, ko ņemsiet tālāk? Mīnus nevarējām iesist, bet plus iestām 3. Tad sanāk kompensēs tas viss. Jā. Tagad ejam noskaidrot, ko balkons runā. Čau, kā tev iet? Labi. Jā. Ko? Ok. Paldies! Kas? Paldies! Lūdzu. Paldies. Futsals. Kas? Futsals. Labi. Kas? Kas? Es gribu skatīties vienkārši. Es gribu skatīties spēli. Tu gribu? Es taču redzēšu. Es gribu skatīties spēli. Ko? Es gribu skatīties spēli. Jā. Es gribu skatīties spēli. Paldies. Treneru intervijai palūksim jums stāstat. Pirmajai atbraukuši tik daudz fani. Kādas ir sajūtas?
Nu, tā ir pirmā, fani vienmēr līdzi ir. Fani palīdz uzvarēt, dabūt šādu bet, protams, jebkuri fani, ka savai komandai ir labāk. Labi, sakiet man, ja jūs spēlējat, piemēram, uz 100%, cik vēl procentiņus iedod fani? 110 noteikti. Rīgas tā vidusskola tikko iesita 2-1 rezultāts. Klausies, 6 vārti vienā spēlē, 16. finālā. Bija gaidījis, ka tā iznesīsiet? Nu, es zināju, ka mēs pacelsim, bet, skatoties uz šauro laukumu, tā man varbūt nelikās, ka mēs tik daudz sastīsim, bet, patīkams pārsteigums noteikti. Spēlē virslīgā. Kāda ir atšķirības starp ekstraklasu un virslīgu? Tā ir noteikti grūtāk, tur cilvēki vairāk močī un tā, un kaulā vairāk iet, tā kā noteikti grūtāk ir. Jā, fanu ziņā? Fanu ziņā ļoti patīkam, ka mēs uz Zoltūdu atbraucam tik daudz cilvēki, un tas noteikti mums palīdzēja iesist šodien 9 vārdus kā komandai. Klausies, pēdējais jautājums ir tāds. No visām skolām, kuras tu esi redzējis šajā turnīrā līdz šim, kas liekas tādi vēl kādi favorīti uz pirmo vietu, neskaitot jūs? Es teiktu, Angļu ģimnāzijai labs sastāvs ir Ādišiem arī jau draftējuši labi spēlētāji ir. Tā kā būs ļoti interesanti. Šogad ir noteikti konkurence pacelsies vēl augstāka. Un ko jūs draftēsiet? To mēs vēl redzēsim. Tas vēl jāizlemj, bet ir daži jau noskatīti spēlētāji, ir jau potenciāli. Lai izdodas šo galdies. Nākamā un pēdējais 16. fināls ir Rīgas 49. vidusskola pret Babītas vidusskolu. Noteikti kā līderi šajā spēlē iet Rīgas 49. vidusskola, tāpēc, ka viņi ir parādījuši līdz šim ļoti labu sniegumu. Bet viņi vienmēr spēlē mājās, paskatīsimies, kā viņiem izdosies citā skolā. Dāmas un kungi, zēnu meitenes, pastāst man lūdzu spēle 1-0 rezultāts. Jums iesita golu, kāds sajūtas? Mums bija neliela kļūdiņa, bet vienmēr mēs varam atspēlēties un mēs spēlējam kārtīgi presingu. Un mums viss sanāks. Mēs tiešām cenšamies. Kļūdiņa. Kas bija tā kļūdiņa, kas deva šos vārdus pretiniekiem? Stūrī mums nesanāca nosakt, nesanāca noteikt, kurš sāc, kurš spēlētāji, un jā, tā arī viss notika. Oh my God, 49 with the squall running with the ball right now. Going up from their side, passing it. Tiki-taka, nice pass from the goalkeeper. Babītas vidusskola nedaudz paklub, bet atpakaļ tiek pie bumbas. Babīta iet garām, sitiens pa vārtiem. Oi! Labi piespēl. 20 sekundes atlikuši Babīte. Oi, vārtos mums ir nojā! Babīte. Babīte ar Babītu, Babītu un Babītu un Babītu. 49. nājas piespēlīt ārā. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dāmas un kungi, zēni un meitenes, Rīgas 49. vidusskola uzvar. Paldies, ka jūs atnācāt. 16. fināls ir noslēdzies. Kas pa spēlēm? Ejam intervēt spēlētājs vārdsargs. Mums vārtos bija Nojers šajā spēlē. Stāsta man pa sauso. Kā ir būt sausam? 4 minūtes grūti nenostāvēt sausā. Nebūt sausā, es vienkārši iet mājās pa taisno. Bet pēdējais, labi, piedod, pēdējais jautājums. Savs, tas sanāk Sahāras tūkstnesis, un tad tu mini, ka tev ļoti labi gāja, un tad kā ir vispār? Tas savs, tas kars, kā saka. Tas kars tā vārtos. Paldies jums liels par skatīšanos. Mēs bijām Rīgas Zoltūdas ģimnāzijā, kur noslēdzām šo skaisto dienu. Ak, mīnžē, ļoti skaisti. Mēs redzam aizmugurē 49. Dāmas un kungi, uzspied laiku, subscribe un, protams, iekomentē, kādas zeķes tev kājās.